Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Daylight deals of bad hand. Baby, it don't work. Baby, so slowly into hearts of those who need more than they get. Daylight deals a bad hand to a penguin that has laid too many bets. The mirror stares you in the face and says, baby, it don't work. You say your prayers, though you don't care. You sing and you shake the dance. Boogie Wonderland. Boogie Wonderland. Midnight creeps so slowly into hearts of men who need more than they get. Daylight deals a bad hand to a woman and they do many bets. The mirror stares you in the face and says, baby, it don't work. You say your prayers, no, you don't care. You dance and shake the heart. Yes! Boogie Wonderland. Boogie Wonderland. Yo soy Raúl, pingüino más cool, latino por si acaso 100% español, my brother. ¿Qué? Loco me llaman, una señorita me enciende como flama la fiesta. Baila, baila muchachita, mi corazón tiene dinamita, boom. Exacto, te como un atraco. Déjame ser tu papi pingüino. Vuelca, vuelca. Jam Crew no Rīgas! Kā bija? Bija labi. Manā tā liekas, ka bija ļoti labi. Skaties, Agris drusciņi tāds nesaprot īsti, bet, laikam jau arī īsti neko nesaprot, ne? Nu, es domāju, ka saprot. Labi, cik ilgi jūs jau nodarbojaties un kas ir horeogrāfs? Mēs paši domājam to visu un ap 3 gadiem. Un cik ilgi jums aizgāja pie šī gabaliņa, kamēr izdomājāt laiks? Kaut kādas 2-3 nedēļas, nevairāk. Aha, skaidrs. Un kas ir visa pamatā? Visa pamatā ir Locking Day, kas rādās pirms kādiem 40 gadiem, pateicoties arī Jamesa Brauna mūzikai. Un tur pamatā ir džeza, arī pamati, klasika un arī citi stili. Skaidrs, paldies. Redz, Agris vēl vairāk aizdomājās, kur džess, kur klasika. Labi, Agri, tad parunā lūdzu. Nu tā. Baigi daudz ko stāstīt ir, kur galēt ir sākt. Es, protams, būtu labāk... Tad tikai labo. Es būtu, protams, labāk redzējis, kad to stepu, teiksim, dzīvajā nodejot, tad es tā kā pielikt tam visam tādu klāt, tādu vērtību. Es īsti nesapratu jūsu šī te dueta, teiksim, mērķi un rezultātu tādēļ, kad, ja sākumā, jā, man nav, kā bija vārds puisim, man nav Taras. Tā kā mēģināja tur
tai meitenei Latvijas sakot piesist kanti, tad beigā pa vidu visu laiku tu tā kā priecājies pats par sevi un viņa pats par sevi. Ja, un pašās beigās nes kāpēc jūs Tāpēc, ka jau piesita kanti. Tas bija vajag īsts piesitiens. Es īsti nesapratu to dramaturģiju visā, bet principā tas izskatījās pēc tāda vārga, jāsaka, tautas teātra līmeņa, tās attiecības. Kas attiecās uz tehniku, jā, tas bija tehniski, tas bija viegli, šitie te visi tie lockingi, tie bija tā kā vajag, bet tas man nesilda, es nezinu. Tātad tev tā neuzrunāja savstarpējās attiecības, ja? Viņi jau nezina to, ka lockingam varbūt tās pamatos ir arī jāieliek aktiermeistarība kaut kāda. Es varbūt nezinu, ka tur tā ir paredzēts, jo es jau nezinu, ka arī sporta dejās, kad arī nedrīkst viens uz otru skatīties. Jā, jā, tur ir tā. Tāpēc, ka es ļoti daudz ko nezinu, bet es esmu vienkārši cilvēks tādā reizē, un es gribu redzēt, kurā brīdī pārlēc tā dzirkstelīt no puiša uz meiteni, no meiteni uz puisu, un ja viņi nepārlēc, tad nekā. Tas bija, zinu, kurā brīdī, man vismaz liekas, ka tas bija tā, ka viņam bija tāda kustība tā. Jā, bet tā kā bija tāda teksta ilustrācija, un es nezinu, es neko jaunu nevaru, es visu laiku gaidu kaut ko jaunu, un nekā jaunas nevaru pateikt, tāpēc nekā jaunas skatus neredzu. Tāpēc, ka lockings vispār ir jauns. Labi, es pat nezinu, kas tāds ir, piedodiet publiku mīļā, bet man arī tas nav jāzina. Publikai normālai tas nav jāzina. Tāpēc mēs arī esam šeit, lai to parādītu un lai visi zinātu. Jā, bet... Tieši tā, Jāna, lūdzu, tavs viedoklis. Es varbūt varu daļai piekrist Agrim par dramaturģiju un tīri to, kā jūs rādījāt attiecības uz skatu savukārt. Man šis dejotāju priekšnesums bija viens no labākajiem, ko es esmu šeit šovā redzējusi. Man patika, man bija interesanti skatīties. Tā nebija, attiecīgi nebija, tas nebija ne hip-hops, tās nebija nekādas, balles dejas vai kā, bet tur bija viss kopā un man bija ļoti interesanti skatīties, jā, un stāsts arī bija, un kustaties jūs arī forši. Paldies. Paldies, Jāna. Jāni? Varbūt es drīkstu jautājumu, jo, es, protams, kā izbijis čempions lockingā tieši gribu vienkārši uzzināt. Varbūt jūs varat divos vārdos īsi pastāstīt, kas ir tā lielākā starpība starp lockingu un, teiksim, ko tuvāko vēl deju novirzienu? Kas ir tieši tas īpašais, ar ko lockings nodarbojas? To dejo pie funk mūzikas. Un pamatā 3 pamatkustības. Twirl, lock, point. Un cik vispār kustība? 27 ir pamatkustības, no kurām var salikt jau choreogrāfiju un dejot. Un tad pamatā, cik es saprotu, tās pamatkustības ir rokas? Ne tikai. Jā. Stop and go nosaukums. Ok. Skaidri. Nē, man īstenībā šis muzikas stils ir, ja pat ne pats mīļākais, tad viens no mīļākajiem, jo Earth, Wind and Fire un, nezinu, tagad arī Jamiroquai un tāda stila, arī Michaels Jacksons kaut vai un man tiešām mašīnā visu laiku tie diski iet, un man ļoti patīk, ja, bet, un kad cilvēki dejo un forši izskatās, ja es nezinu, tad Earth, Wind and Fire varētu būt vispār pirmie lockingi, droši vien iesācēji, jo tās, super stilīgās, antīkās kustības, manuprāt, ko viņi piekop, es neesmu redzējis, ka kāds to tik labi izdarītu. Ja jūs mēģināt strādāt tajā virzienā, man būtu interesanti, jā, aiziet uz jūsu koncertu. Par šodien līdz galam, es tā kā es īsti tomēr nesaprotu, kas ir lockings, tad man grūti spriest, bet tā, ka galīgi neuzrunāja, tā arī nebija. Gribu teikt kaut ko žūrijai? Paldies par komentāriem. Agri, 10 sekundes tavai zvaigznei. Es būšu godīgs pret pāriem dejotājiem, pret sevi, un šoreiz atturēšos nospiest sarkano podziņu. Bet es jūtu, ka mani kolēģi to izdarīs. Jāna, tavas 10 sekundes zvaigznei. Agris tāds jūtīgs un jūt viņš pareizi. Paldies, Jāna. Jāni, tavas 10 sekundes zvaigznei. Es šoreiz tā kā Jāna nodošu karaļiem vērtēšanai, un tad, ja lockinga pazinēja Latvijā ir par jums. Paldies, Jāni. Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņi.